Nu, te būs kā vienkāršāks vēl modelis par šo. Tātad viņiem ir šī centrālā spirāla, parasti akuaks, ļoti jaudīgs jau. Ja ievieto kristālu, tad viņš tur daudzkārt palielina to enerģiju. Parasti viņi tinti ir šādi. Uzlieku satiņam, kādu mums tur vajag. Jā. To spirāli cīgāru vajag parasti. Un te būs vienkāršāks modelis, kad mēs veidojam šādu, nevis šādu. Apdedzinām tos galus, lai vieglāk locīti. Viņi nebūs tik jaudīgi, bet, nu, sākumā pietiek arī šādi, ja. Vienkāršāk ir uztaisīt. Ar tajām nāk klāt vēl veseli 3 uzstipumi, ja. Šajā mazliet mazāk. Kristāls mums dod ļoti daudz enerģiju, tur kombinēts ar tātad. Ja gribam šungīt un nomainīt ar kristālu, tad atliek te vienkārši plaķinēm attaisam tā vaļā, izņemam ārā un ieliekam kristālu, piemēram, šādu. Tie arī daudz spēcīgāk strādā kristāla centrā. Šeit ir, piemēram, 7 čakru rotiņa attiecīgiem kristāliem. Nu, šeit tāpat kristāli dažāda veida pusdārgakmeņi. Ja šīs rotas ir daudzkārt jaudīgākas, atšķirībā no šīm, šeit tikai kā tenzora gredzens viņš strādā. Vēlams sākt ar šādām enerģijas ziņām, pēc tam pārējām šādas, ja, un vēlāk jau šādas. Šīs ir vēl daudzkārt spēcīgākas. Tur pa aku aprakstos varam izlasīt, kā viņš strādā. Šādi daudzkārt lielāki tie enerģētiskie lauki. Tāpat veselības cilpari, ko ievietojam ormus, piemēram, šādā veidā. Kā šīs jaunās rotas, tās, šī bija viss, jā.